Laikam tētim spār nesanāk. Nu, tāda ir dzīve. Pašvaldību līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem izvēlēties, kur aiziet daļa no pašvaldības budžeta naudas līdzekļiem. Šāds līdzdalības budžets jau šobrīd tiek īstenots aptuveni 1000 dažādās pašvaldībās visā pasaulē. Latvijā tas būs obligāts no 2025. gada, taču jau tagad vairākas pašvaldības šādu iespēju nodrošina. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir kādi atsevišķi pašvaldības budžeta līdzekļi, kas ir veltīti iedzīvotāju iniciatīvām. Iedzīvotāji var sniegt savus priekšlikumus un balsot par to, kur un kādā veidā šie naudas līdzekļi tiek izlietoti. Personīgi es pats darbojos skautu un gaidu organizācijā, tā ir organizācija, kas ļoti daudz strādā ar jauniešiem un viņu attīstību. Man patiktos, ka vairāk nauda tiktu ieguldīta tieši šajā jauniešu attīstīšanā, jo arī mums ir dažādi projekti, ar ko mēs palīdzam, apmācam jauniešus. Grūti aptvert tādu naudas daudzumu, ko var izdarīt ar tādu. 100 000 ir maza nauda. Tas nav liela nauda. Ja kaut ko nopietni būvē, tad viss iet miljonos. Jūsu pašvaldības dome gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzēs finansējumu līdzdalības budžetam vismaz 0,5% apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem. Gan ideju iesniedzēji, gan balsotāji var būt deklarētie iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem. Tās ir arī jauniešu iespējas nolemt, kurus projektus pašvaldībai būtu jāatbalsta. Es nezinu, ko ar naudu iesākt. Palīdzēt Ukrainai. Noteikti.